Sveiciens, ātrs, īss paziņojums. Kā redzat, datums 22. 24. Mandals izjaukšana. Numurs jau nu nē, bet pulkstens 17 līdz 19:30. Toši. Es gatavojos nodarbībai, un te ir daži pirmie apmeklētāji. Tātad studija Matīs iela 8 darbojas no 2010. gada 1. janvāra. Krāsot sākām 9. gada decembrī, un 31. jūlijā šogad studija aizver durvis uz visiem laikiem. Man ir piedāvājums, šeit ir daudzi mistiski stāsti, te ir bijuši ārkārtīgi lieli pasaules līmeņa skolotāji šajā telpā. Te ir sēdējusi Silija Fenna, kura pirms mēneša aizgāja no šejienes. Viņa mums ir ārkārtīgi daudz mācījis visiem pasaulē par jauno zemi, par šīm te transformāciju laikiem. Te ir Hariprēms bijis, te ir kas tikai te nav bijis. Bet viens no pirmiem, kas te bija, es to jums parādīšu. Es nestāstīšu visu lielo stāstu. Pavisam īsi šeit stāv no 10. gada maija baltā tara. Tas ir Lamas Nimā dāvinājums, studijas Sorika dāvinājums. Tur ir ļoti īpašs stāsts. Aiz tā visa es intervēju savu laiku Lama Nimā. TVNet kaut kam rakstīju, man šķiet, jā, TVNetam rakstīju, mani palūdzu uzrakstīt kaut ko par mandalas izveidošanu un tā, un es teicu, es neko nezinu ne par budismu, ne par to, nē, tev ir jānāk vienkārši pakomunicē un tā. Es kā iegāju iekšā, Lama teica, es jūs pazīstu, es jūs zinu. Tas bija jau kā blakām sēdētāji teica, tas jau ir otrais, kas šito saka. Jebkurā gadījumā Lama toreiz bija atnācis veidot, viņš veidoja zaļās taras mandalu. Man personīgi ar zaļo taru ir atsevišķi liels stāsts. Viena no lietām, ko es šeit paņēmu līdzi, ir mans pirmās jogas skolotājs dotais tepiķīts, jo es esmu no tiem jogas skolotājiem, kurus skolotājs teica, ka tu man palīdzēsi mācīt. Viņi man iedeva vienu savu tepiķīti līdzi un teica, tas ir, ja tev nav, jo toreiz nebija šitie te smalkie, kas tagad ir. Nu, cik viņi ir smalkie, viņi ir sintētiskie. Viņa arī ļoti cieši mani saslēdza ar taras enerģijām, toreiz zaļās, bet šo studiju Lama Nimā atnāca un teica, ka viņš grib atnākt šurp un viņš viņu iesvētīt. Tātad ir 16,5 gadu pagājuši, vai 17 cik. Un mandals nojauts. Te arī ir vienas vairāku mandalu Latvijā veidotas mandalas, gan zaļai tarai, gan Parazambavam, var cikot, vienam citam īstam, nu tādam lielam augšām celtam meistaram šajā tradīcijā, te stāv viņas. Es neesmu publiskojis, bet tas ir viens no iemesliem, kamdēļ šī studija ir, ja kādam tas liekas kaut kas neliels un maziņš, īstenībā šī ir epohāla vieta Rīgas centrā. 16,5 gadi. Es šo mandalu jaucu nost lēnām, un tad palaižot šo svētību tālāk visapkārt, enerģijas aizies. Nu, atļaujiet šo te sakrālo aspektu nestāstīt, bet praktiskos aspektus. Trešdien, 22. jūlijā un 24. jūlijā, kas ir piekdien, no 5 līdz 7 jūs varat atnākt šeit, pabūt šajās te vietās, varat pielikts ir klāts saucamais garāžu sēl, kā to raksta, ja? Tad es kaut ko izpār, kaut ko nedošu līdzi, ja? Kaut ko varēs dabūt. Jā, šitie tepiķīši ir aizrunāti, bet, piemēram, šodien es zinu, ka viena dāma teica, es gribu šito te paņemt līdzi. Te ir vēl tādi, tas ir jogas josta. Lūk, sienas lampas jau nu nē, tās te stāvlampas ir aizrunāts, bet ir viss kaut kas, ir grāmatas, ir vāze, ir, varēsiet atnākt, par sakot, būs tāds, jā, ko es iemācījos Amerikā, ļoti populāri ir šie te garāžu sēli, jeb jārda sēli. Tāpat laikā jūs varat vienkārši atnākt arī tāpat, ja neko nevēlaties no šeit, arī, kurš ierodzīs savu grāmatu.
ja neko nevēlaties. Tās grāmatas, kas ir studijā, cik tie ir 6, es atdošu tieši pa puscenu. Vēl ir kaste citā vietā, tās nē. Tās jūs varat dabūt pa puscenu pa 6 eiro. Varēsiet vienkārši arī nolikt brīnišķīgo griķu spilventiņu. Tos es neizpārdošu, visticamāk, ne. Jo tos iedāvināja man vieni mūki arī. Tad pasēdēt uz šiem griķu spilventiņiem un pameditēt. Pierakstījāt datumus, datumas arī es te pierakstīju, varat apskatīties, nekas iepriekš nav jāpiesakās. Nāciet 2,5 stundas, 2 dienas. Jā, es ceru, un varēsiet satikt arī mani, parunāties. Tās, protams, nebūs kā individuālās konsultācijas, bet varēsiet satikt manu enerģiju te fiziskā veidolā un tā aicinu. Ja? Paldies!